Un šā visiem šeit ir Andris, laipni lūdzam manā kanālā piedzīvojam ar Andri. Atnāca šīs te bēdīgs moments, šī man ir pēdējā diena. Nu, es tagad esmu Huahina un drīz būs ieņemt taksi līdz autoostai vai līdz dzelzceļa stacijai, braukt uz Bankoku. Tur es rezervēju viesnīcu netālu no lidostas. Un no rīta 8 man būs izlidošana no Bankokas lidostas līdz Guangdong. Un no turienes tikai 1 stunda tranzīts būs līdz Londonai. Diemžēl laiks pienāca un ir jāatvadās no šīs skaistās vietas, Taizeme, kur vienmēr ir saule. Ārprāts man atkal smagas 2 summas. Es paņēmu tagad taksi līdz autoostai. Cerams, ka tagad ir 12. Cerams, ka pirmais autobus būs kaut kur vienos. Es plānoju, jo vienmēr labāk sakt no sākuma, kad pirmais brauks, jo vilciens brauks 14:20, un tas ir tikai vienīgais pēdējais. Tā kā, cerams, jā, es mēģināšu visus transportus, ja citādi pēdējo nokavēšu un pēc tam nevarēšu aizbraukt. Mana izlidošana būs rītdien 8 no rīta. Esmu tagad autoostā. Šeit kur kasa. Mana summas. Notika tas, ko es baidījos. Šeit autoostā biļetes visas izpirktas. Viņa teica, šeit ir netālu, kur ir privāta kompānija. Varbūt tās tur būs man laimēsies. Varbūt tur paņemšos biļeti. Jā. Tās stācijas, kur es tagad biju listājā. Privāta stācija Eikimai, kā viņa saucās, Eikimai, baby, laikam 6 minūtes ar kājām, un tad viena paliek opcija tikai vilciens. Jā, arī nav izpirkts, ceru, ka nav. Tātad, jā, privāta taksi būs, saka, ka teica, ka būs dārgāk, varbūt tās 2 reizes dārgāk. Jā, 200 šeit, varbūt tās 400 tu. Man tagad jau vienalga, protams. Ja galvenais jātiek līdz lidostai no rīta. Es tā ļoti ceru. Jo aviobiļetes dārgāk un arī nokavēšu uz darbu. Nākamreiz. Tirdzniecības centrs. Tāda regla liela. Ļoti daudz ceļu šeit. Jā, es esmu blakus. Tagad būs jāpagriež pa labi, vēl viena egla. Sarks. Jā, tad ir vēl viena egla. Ārā, kur droši vēl mazāk. Tas tā Ziemassvētku tirdziņš laika. Un tas domās, vēl viena egla. Vairāk, laikam, tas ir baltiem domāts, kuri šeit apmetās uz baltiem penšiem no Eiropas. Tā, pie tām eglēm šeit ir tirdzniecības centrs, šeit ir busiņš stāv, un šeit ir Ekamai saucās tā privāta autobusu kompānija, un šeit bija vietas. Biļete maksāja 200 bati, 200 bati, tas ir 5, kaut kur 30 varētu būt, aizskatīt paši. Jā, kaut kur 5 eiro, 30, laikam, vien. Jā, šis te nav mans bus, mans atnāks nedaudz vēlāk.
Tagad ir 12-15 un mans izbrauc vienos. Ļoti paveicās, jo savādāk man būtu ļoti problemātiski tikt. Būtu iespēja, protams, vilciens. Tā, šeit kur par kreisi būs markets, kur bija tās egles. Tā ceļojums būs braukšana 4 stundas, es vēl neko neesmu ēdis. Nebrukas, nedaudz saslimis. Man klepus bija ļoti daudz augstu pārceru, ļoti daudz klepus un viskā. Nebija ēdis no rīta. Ko jau vajadzētu, varbūt es noēst, varbūt burgeru kādu. Šeit ir glābiņš no karstuma, svistu ļoti. Esmu slapš, ļoti karsti ir. Jā, uz ielas ļoti karsti. Naudiņas masas paņēma to chicken kebab pa 79 batiem. Šeit marketā. Stunda ir 79 bati par tādu tēlu, kur kebabu. Es redzēju, kas tur ir. Tā. Gaļa, dārza. Ļoti jauki, ļoti jauki. Esmu iekšā tagad, šeit tumšs. Jā, autobusu ērts. Braukšana vienos. Es paņemu vienos vilcienus tikai vienu reizi. Tikai 2:20, tā kā nolēmu braukt ar autobusu. Ja neizdosies ar autobusu, es plānoju ar vilcienu pēc tam. Tālūk. Tualešu nav šeit. Tā kā 4 stundas vajadzēs, mēģināsim. Beidzot atbraucām mēs uz Bankoku. Es nesaros, kāds nosaukums te šī autobusa stacija. Te ir vairāk, kas ir. Viņš te piestāvēja. Nosaukums tagad ir 6. Tātad no 1 līdz 6. Krietni ilgs laiks, jo tur bija plūdi. Pie Bankokas tur viena pilsēta un ļoti lēņiem izbraucām, kur varēja aizbraukt pārbraukt vienu tādu nelielu teritoriju tur pa kādām minūtēm 10-15, bet bijām tur gan līdz stundu. Šausmīgi ilgi bija tur lieli plūdi, nezinu kāpēc, vietas kā nelija, nezinu, kaut kas jau. Tā pilsēta bija pie jūras, nezinu, kas tur bija. Esmu klāt un tagad braukšu uz viesnīcu. Vietiņa saucas Ekamai. Es tagad šeit autobusa stacijā. Šeit arī metro ir uz durviņi augšā, tur brauc. Tāds kā estakāda. Kur mana viesnīca? Kur šeit? Neticēsiet, kāda man istaba?
Kondicionieri Dalvos ar kaimiņu no tur blakus sienas. Nu, tā, vēl ļoti vienkārši. Nu, tagad ir 9 vakarā un 5:30 man no šeit paņems taksi. Nu, ot tā. Nu, vienkārši istaba, tikai viena gulta, šeit tualete un duša visiem kopējā. Un sievieši un vīrieši mazgājas kopā. Cena ir ļoti lēta un tikai 10 paundi, aptuveni 12-13 eiro pa nakti. Ļoti lēti. Un lidosta ar mašīnu un paņemus, bet ietarkājam arī ļoti ātri, kur 40 minūtes staigā tikai. Ja. Pie pašas lidostas, kartais skatoties ļoti tuvu. Ārpās ļoti skumji. Man ļoti šeit patīk. Mana vismīļākā valsts vispār, kur es šeit ļoti... Tik superīgi. Meitenes skaistas un klimats ļoti silts un ēdiens ir ļoti lēts. Restorāna un taksi var atļauties visu, ko dzīve. Laimīga dzīve šeit, jā. Nu, brīnišķīgi, es tagad izbraucu no viesnīcas, es tur gulēju kādas 5 stundas un pamaz, un 5:30 izbraucu, tagad ir 6 ar kaut ko, un būs jāgaida tagad lidmašīna, pēc kādas stundas man izlidojamies uz Guangzhou. Tagad tas ir Bankokas lidosta, es tagad pasas kontroli pārgāju, un tagad gaidu šeit duty free veikalos. Ļoti daudz veikalu šeit ir, ļoti daudz. Jā, bet vienalga ir dārgāk nekā Bankoka. Nu, kur kafejnīca paņēma pelmeņus. Un pirmo reizi karsto taismiešu tēju, visu kopā 10 eiro. Es esmu šeit pie saviem vārdiem. Un paldies Dievam, no pasas kontrolas ļoti tuvu. Tikai kaut kādas varbūt 5-10 minūtes iet. Daudz reizes ātrāk nekā, kad es braucu no Guangzhou uz Bankoku. Man vajadzēja iet kaut kur minūtes 20, 30, kaut kur ļoti garš ceļš. Nu, lidosta liela. Jā, tagad pēc stundas būs izlidojums uz Guangzhou. Beidzot tiku lidmašīnā, un tagad es esmu Guangzhou. Bija ļoti ātrs tranzīts, tikai 1,5 stundu. 2 reizes manu šo summu pārbaudīja, kuru es sev līdzi paņēmu. Tagad būs lidojums 12 stundas. 12 stundas uz Londonu no Guangzhou. Lidmašīna izskatās lielā, ietilpums laikam kādi līdz 400 cilvēkiem, es domāju, ļoti daudz. Varbūt 300. Nav augsts, aptuveni 12 grādi. Gandrīz 9 vakarā. Tā, es tagad sarkanēju metro līniju, dažas pieturas no Elizabeth Line, dažas pieturas man līdz mājām vietai, kur es dzīvoju. Tā man notika tāda nevisai laba situācija. Ķīnā palika mana bagāža. Kas tur jau bija diezgan ātrs tranzīts, ja tam ātriem tranzītiem ir savi plusi minusi, plusi, protams, to ātrāk tiec līdz gala punktam. Londonai mana situācija ātri diezgan, tikai bija kaut kāda, 1,5 stundu, kā manu somotu māsu pārbaudīja, kur bija mana fotokamera un mans notebooks. Mans dators, kur ir, tas pie man līdzi, bet tur, kur grēbas, visi mani suvenīri, viss, ko nopirku tur taizemē, tur palika tajā somā, tas skaļa šeit metro. Cerams, jūs mani dzirdat. Jā, diemžēl, neizdevās. Un man iedeva aizpildīt
Lapiņu, iedomā lapiņu un tur viņi datoru aizpildīja informāciju, pārbaudīs manu summu tur kino. Nu, tagad ir kino 6 no rīta, nu, kaut kur, nu, drīzumā pēc dažām stundām apkalpīs. Un droši vien ar tādu pašu laiku, ar tādu pašu, nu, laiku, kad es izlidoju šodien 13:40 goņšu, un tad laikam mana summa tur arī, nu, kura palika, laikam, droši vien izlidos šī laikā. Nu, es tā uzzināju arī internetā tā informāciju ar šo maršrutu Guangzhou uz Eiropu. Ātrie tranzīti, tas ir ļoti bieži tāda situācija, ne tikai man, bet bieži notiek. Tā kā ir iespēja man atgūt to šo bagāžu un tagad braucu mājās. Viss noritēja lieliski, mana summa atnāca pēc 2 dienām, tātad es biju atlidojis pirmdien un summu dabūjies laikam trešdien. Ja, man atvada paši no lidostas, atvada summu, tā kā bez nekādām problēmām. Jo īstenībā situācija bija tāda, ka bija tas ļoti īsts tranzīts, kad es biju Ķīnā, tajā Guangzhou lidostā, kad lidoju no Bankokas, kur pusotra stunda, kur noritēja, viss pilnībā no Bankokas nosodās, tranzīts tā pusotra stunda, un tas bija nepietiekoši, kā viņa tā lidostas darbinieki viņa nepagūva, kas iekrāvēja tas manu summu. Tā kā, stresoju, bet, dabūju summu, atvada, viss mierīgi, forši. Un tagad es 3 nedēļas jau pēc ceļojuma, un bija adaptēties ļoti grūti. Man sevišķi pirmā nedēļa bija, ļoti gribējās man uztaismi atpakaļ. Ļoti gribējās, tur ļoti labi taisami. Labāk nekā Anglijā. Vienmēr ir labāk, kur ir saule, kur ir lēti, kad ir mūsu arī, uz mūsu Latvijas algām ir diezgan lēti, pietiekoši lēti tur taisami, un ar Anglijas algām sevišķi, ļoti lēti. Ļoti jāizsaku apmeklēt. Skatieties arī manos videos, turpiniet arī skatīties. Es drīzumā būšu kaut kur janvāra beigās, droši vien Portugāla vai Spānija, kaut kur siltāk, kur ir. Varētu būt arī kaut kur, varbūt tas ziemā, varbūt sniegu nofilmēt arī gribētos jau, možda, Polijā arī varētu būt, bet, droši vien, ka ne. Saulīti gribas vairāk saulīti gribas, ļoti. Tas bija tāds mans video no Taizemes, no Bankokas, atpakaļ uz Londonu. Jums iepatikās šis video, spiediet to pirkstu augšā un tiekamies nākamajā video. Atā.